Koncertzālē Latvija aizvadītajā nedēļā uz īpaši saviļņojošas nots izskanēja viens no valsts kameru orķestra Sinfonietta Rīga 20. jubilejas sezonas noslēguma koncertiem. Tas nesa ne tikai izcilu muzikālu baudījumu, bet arī lielas pārmaiņas. Normunds Šnē pēdējo reizi stājas paša izveidotā kolektīva priekšā kā tā mākslinieckais vadītājs. Šī programma neapšaubām ir pavasarīga un gaišos toņos, un faktiski muzika, kas priecē sirdi un veldzēs tiešām, un kur piedalās visi mūsu draugi un komponisti. Krists Auznieks un Pēteris Vaskas un Marks Buškovs, mūsu tik kolosāli tāds viesis vispār mūsu pagodinājums. Ko diriģents novēl paši izlolotajiem kolektīvam? Mans vēlējums būtu paņemt šo te platformu, kas ir izveidota gan muzikālā ziņā, gan tīri tādā varbūt filozofiskā un visas šīs neredzamās saites, kas ir izveidojušās starp muziķiem, un attīstīt un kopt to. Un tā kā Krists Auznieks saka, jā, šis ir tāds nebeidzams ceļš, kā viņi arī skaņdarbs nosaukus vēsti, bet tas, vai viņš būs mirdzošs ceļš, tas ir atkarīgs no mums pašiem lielā mērā. Un lūk, es gribētu novēlēt orķestram, lai šis ceļš ir nebeidzami mirdzošs. Komponista Krista Auznieka darbs Bezgalīgi mirdzošs ceļš koncertā piedzīvoja pirmatskaņojumu. Skaņdarbs tapis kā dziļš veltījums un pateicība Normundam Šnē par kopīgo drosmīgo radošo ceļu un jauno komponistu atbalstīšanu. Kā trauksmainos laikos iespējams sacerēt tik gaišu mūziku? Man šķiet, ka tas ir būtiski, jo mākslas uzdevums jau vienmēr ir bijis piedāvāt alternatīvas, ideālā variantā labākas alternatīvas par tādu dzīvi, kā mēs dzīvojam. Un māksla ir viens no tiem retajiem laukiem, kurš mums tiešām bez kompromisa var piedāvāt kādu gaismas staru un nevis tikai kā cerību, bet kā tiešām realitāti, kurā mēs varam dzīvot, pat ja tās ir tikai 20 minūtes. Un mūsu spēja iztēloties šo vietu, šo telpu, kura ir labāka par to, kurā mēs dzīvojam šobrīd, ir pats sākums tam, lai tā kļūtu par īstenību. Šis savā ziņā ir arī tāds veltījums, kurš nav gluži atvadas, bet drīzāk svinēšana tam, ka šis ceļš ir ar dažādiem akmeņiem vai ceļa stabiņiem, bet viņš jau turpinās arī pēc tam, kad Normunds pārstāja diriģēt šo orķestri. Viņa dzīve turpinās un arī orķestra dzīve turpinās. Un savā ziņā tās ir svinības tam, ka mēs katrs esam savā vietā, savā laikā. Programmas spilgtākais viesis, vijolnieks Marks Buškovs, koncertā izpildīja Pētera Vaska mūziku. Solists neslēp sajūsmu nevien par muzicēšanu kopā ar Šnē un orķestri, bet arī par pašu uzstāšanās vietu. Vispirms, man patīk izpildīt komponista Pētera Vaska mūziku. Man patīk muzicēt kopā ar šo orķestri un diriģentu. Skaņa šajā koncertzālē ir patiešām fenomenāla, brīnišķīga akustika. Tāpēc priecājos sākt šo koncertu sēriju šeit. Vaicāts, kā redz turpmākās Sinfoniettas gaitas bez līdzšinējā diriģenta, viņš godīgi atbild, ka uz šādu jautājumu viņam atbildes nav. Domāju, ka orķestram ir brīnišķīga dvēsele, un maestro Šnē darbs, kas ieguldīts orķestrī, nezudīs. Sekošu līdzi, kas ar orķestri notiks tālāk. Koncerta mugurkaulu veidoja Šuberta 9. simfonija. Stundu garš meistardarbs, kurš, kā atzīst pats Šnē, ir silts, humāns un krāsots tikai gaišās krāsās. Šīs patiesās emocijas un gaismas stars uzrunāja klausītājus.